Nu, čau, mīļie draugi. Esmu atbraucis te pie Koknes, pie Mārciemos. Un tagad jau pļaviņās esam. Čau, vecīt, pļaviņās esam, ja? Atbraucām uz pļaviņām. Paskatīsimies. Viens ir tas, ka Aleks tur kaut kādas karbonu krēsls mēs tur uztaisīsim. Un tas ir tas ir, kā saka, fufelis, salīdzinot ar to, ko mēs te redzēsim, ko Māris mums pašlaik parāda, kuras ir uz testu speciālu salātu viņas lietas vai nu, aiziet, tur dodam virsū. Māris mums stāstīs, aizbrauksim pastīties, nu, vienkārši skatāties, šitais ir labais, šitais, kas te vienkārši bomba. Kur mēs tā esam, vecīt? Mēs šobrīd esam Bračkas darbnīcās. Bet šita te tu ņem nost, tās ir karbona laiva. Jā. 555 centimetri garumā. Paskatieties. Tas ir viss karbons. Visas tās laivas ir karbonā. Ja domājieties šito kosmosu. Ārprāts. Ārprāts. Un šitā jau ir... viena ir Bračkam. Nē, Bračkam tu saki. Šitā ir tavējā. Vienkārši stāv. Un tur ir no kalna var nobraukt ar vienu apraktu. Kāpēc tā ar kalnu? Nē, nu pirmais tests, pirmajiem testiem bija un... Daudz burbuļu un... Nē, vienkārši baigi smagā sanāca, jo rokām rullējām un tīri testiem. Viņi ir pelēkā krāsā, nav karbonā, nu, lai notestētu. Jā. Viņā iekšā kaut kas tur bija. Forma laikam, jā, tikai? Nu, Viņa ir tādas pašas kā šitās, kas te stāv? Jā, tikai bišķi mazāki borti. Lai varēja. Un tā bija tā, ko jūs ūdenī patestējāt? Jā. Un jūs ar 190 šitai 555 centimetri laivai salikāt iekšā smagums, vēl tur divi cilvēki bāka tur pa lielu un tā. Un dabūjāt ar 200 zirgiem. Nē, 140. Ar 140 zirgiem jūs dabūjāt ātrumu 65 km. 65 km stundā uz 4000 apgriezieniem. Nu, jo ātrāk nevarēja. Kosmos. Cik vienkārši kosmos. Boigs smuki. Boigs skaisti. Riktīgi labs. Un nesaplīsīs, ja viņa? Tā laiva tagad no tā, ka viņai ir mīnus un tā. Nu, protams, arī normāls tests tam visam, nu, lai saprastu, vai tiešām tas tā ir, kā filozofi saka. Tā kā, jā, nu, šitā bija tīri testiem tāda Porsche pelēka. Un cik viņas ver? Ļoti daudz. Šitā bija ļoti daudz, tāpēc, ka rokām cik tas ir? Kaut kilogrami, 400, 350 varētu būt. Bez salona? Bez salona. Nu, tad pēc saktā bija testi. Tad jau līdzīgi, tā kā manējā. Man 470 bija, bet salons vismaz iekšā bija. Bet šī ir vēl lielāka. Pa pusmetru garāk pa manāju. Jā, platāk arī. Super. Es starp citu, ka mēs te tā bišķiņ tādi ietirpuši esam. Cik ir ārā grādi? Kāds 20 tagad bija, ja? 20 ir, jā. Braucot šur bija 24 vienā vietā. Nu, tā normāli Aleks stilā. Pilnmēnesis, -20. Vienkārši deguns šitajā te kondensātā. Tā, Māri, mēs esam ienākuši iekšā. Kur ir tas pirmais, kas ir tāds izdevies prototips, ja? Nu, teiksim tā. Te ir tas ķīls, ko tu man stāstīji, kad ķīlim ir noņemts tas spicums nost. Šī detaļa, ka viņa nav spica, šis nodrošina vēl 10 km/h ātrumu klāt, ja? Ka tur ir mazāka plaknīte, kam laikam to... Plakne, kas saskarās ar ūdeni, jau 2-3 stūrus vienu noņem nost, viņš paliek mazāks. Un tas iedod pāris kilometrus klāt. Nu, viņi pa delta ķīli saukā. Delta ķīlis, ja? Delta ķīlis, jā. Tas ir te nošurīts, bet paskatieties. Nu, apakšā tur ir karbons. Pagaidām sakrāt. Vienkārši visi laiva, ko ir noputējis, ja? Paskatieties, visi karbonā. Es pat negribu, es kaut ko nevaru saskrāpēt, ne, to roku tur kā. Šī ir, tu teici, bāka, jā? Jā, šī ir bāka ar stiprības ribām. Cik šitā ir 150 litri. 150 litri. Jā, šitādi. Un tāpēc viņa ir ķīlī iet iekšā. Jā, viņa forma uztaisīta tā, lai viņa smuki ieguļās ķīlī iekšā, nelēkā un ir zemākais smaguma punkts laivā. Un kas tās tāds? Šitie abi divi tie jau ir tev paneļi jau. Konsoļu modeļi, no kuriem jāatformē. Šis ir vadītāja, var apskatīties no šīs puses. Stūrī paredzēta vieta pa labi podziņām visādām. Un šī boksē. Vienkārši bomba. Paskat, kā saulē viņš. Paskat, kā spīd.
Nu, moins. Šitā ten visu to formu. Ja tu man varētu sūtīt, uzliksim virsū bildes, kā tu no putoplasta špaktelējot uztaisīja šādu laivu, lai vispār viņai dabūtu to formu. Jā, atsūtīt. Tas ir vienkārši. Veco zēni, tas ir vienkārši kosmonautiski. Un šitā forma, viņa pat vēl šitik viegla nav pat. Es tev prasīju par to daudziem uzreiz ir. Būs pa vieglu, ar lielu motoru ātri, braucot, ka neapmet otrādi un kā. Viss ir izrēķināts, mieru, tikai mieru, draugi, vai ne? Viss ir izrēķināts. Tāpēc bāka tiek likta maksimāli zemu, lai būtu zemāks centrs smagumam. Un otrs ir, lai uz tīkli pareizā leņķī, lai viņi strādā kā piespiedēja elements. Tā kā spoilers, tā kā mašīnai. Tā kā mašīnām. Un tas izsvarojums laivā, kur aķīši stāvēs, kur viss par to ir padomāts un tur nevajadzētu būt nekādām problēmām. Un tas mērķis būtu šitādai laivai apmēram tātad 200 zirgspēki. Nu, tas jā. 200 zirgspēki un tas ātrums 100 km/h. Video klipā tā pasaka, tad jau tā laikam vajadzētu būt. 100. Ej, tu nost. Ar laivu. Iedomājieties, 5,5 metru laivu 100 km/h. Tas ir kosmos. Tas ir vienkārši cits kosmos. Labnieks. 5 garumā laiva. Vienkārši šitā var pacelt. Ja? Tātad viņai tas... tur arī stikls šķiedri ir iekšā. Protams. Ir arī tāpēc, kad karbons ir trausls, ja? Lai tā šķiedra tad izlīdzinās tas... Lai materiāli strādā kopā. Viens iedot vieglumu un stiprību, otrs iedot elastīgumu. Un karbonam, tu pirms tam jau teici, karbona viena kārta ir... Cik kārtas stikls šķiedri? 5 kārtas stikls šķiedri. Tātad smagumā tas ir 5 reizes vieglāk, reāli. Jā. Ja tas būtu arī ar tiem sveķiem, bet viens mierīgi paceļ, nav tur pat 100 kg nav, ja? Nē, tā forma. Tad tev baigā. Tad tu esi diezgan spēcīgs. bet bišķi pārpa. Mēs svērām 200 kg. 200 kg? Jā. Bet labi, tā ir 555 cm laiva. Bet iekšā ir tikai ribas. Iekšā jau ir ribas ielīmētas? Jā. Es domāju, tikai pliks. Nē. Tur ir arī ar bombu. Ielīdīsim apakšā. Paskatīsim. No šeit. Eko tajā ārā. Tur ir... Paga? Aha. Tur jau ir reku, jau iekšā ribas jau salīmētas. Jau, jā. Zini kā? Paga. Kā mēs viņus saucām? Tie gar malām bija. Paskat. Viss apakš jau ir, rekur jau ir. Tas ir vadiem jau ievilkts trūbis jau visam, ja? Jā. Vienkārši tēma. Vadi, Werner, vadi. Nu, redz, par vadiem ir apmēram tāds pats stāsts kā par basaslēdžiem. Un rekur es tev parādīšu bildi, ar ko es sastopos savā darbā diezgan regulāri. Tas ir aparātiņš, kas rāda pārkarsis, tas vats ir tā kā, ja? Jā. Un te sākās tas, ka cilvēki neizmanto nekādus tabulas, nekādus kalkulators un vienkārši uz dullo slēdz klāt patērētājs vadiem, nerēķinot vispār nekādas slodzes. Vienkārši uz dullo tiek ņemti vadi. Pēc principa lielākā daļa pērk nevis tāds, kā vajag to vadu, bet pēc principa, cik maksā. Protams, ka tievāks vads maksā lētāk par resnāku vadu. Ja? Jā, šitāds te, bet tas jau arī nav baigi tievais šitais te, piemēram. Pagad. Saproti, mēs to neskatāmies, mēs vispār neskatāmies uz to, cik viņš maksā. Mēs vispār neskatāmies. Man ir cilvēki, kas nāk, viņi patausta, šeit derēs. Ja? Nē, dārgie mani, mēs skatāmies tikai uz cipariem, tikai uz tabulām un tikai uz to, kas mums tur galā ir pieslēgts. Ja? Kā tu pats jau šogad iekriti, mēģinot aizvilkt uz priekšu akumulātoru no savām benzīna motora,
tu jau pats pamanīji, ka tavs 25 kvadrātmilimetru Sākumā bija 16. Jā, sākumā bija 16, tad tu paņēmi 25, kad tu vairs nevari iedarbināt savu motorīti. Ja? Īstenībā es kalkulatorā apstījos, kur sanāca uz to tavu garumu un konkrēti to tavu starteru patēriņu. Sanāca kaut kāds cipariņš 38 kvadrātmilimetri, bet kā tu zini, vats ir vai nu standarts 35 vai nu 50. Tavā gadījumā ir jāvelk 50 kvadrātmilimetri un tikai tad tas viss stādās. Un šī gadījumā tu esi iztērējis naudu uz 16 kvadrātmilimetriem, uz 25 kvadrātmilimetriem, un tagad vēl tu uz 50 tērēsi. Ja? Un galvenais, ka tur vajag katram vadam plusam 5 metri, no visu kā iegriežās, mīnusam 5 metri. Un metrā šitāds vads maksā, metrā viņš maksā 18,50. Tas nozīmē, ka man vajag 180 eiro, lai es vispār droši būtu izpildījis savu sapni par aizvilkt uz priekšu akumulātoru. Kosmos kaut kāds. Tātad šī cena, ko tu nosauc, tas ir par 50 kvadrātmilimetru alvoto lokano vadu. Ja? Tā ir ļoti laba cena alvotam vadam. Es garantēju, ka nekur Latvijā, nevienā elektrobāzē šāds te alvotais vads nav nekur lētāk nopērkams. Mīkstais jau bija, man liekas, 2 dārgāks. Pa cieto jau mīkstais jau ir dārgs. Parastais vads. Tas ir tavs gadījums, redzi, tu savā dzīvē jau ar šiem jautājumiem esi saskāries. Tālāk par to, ko es tev redzēju par tiem pārkarsušiem vadiem. Tur ir tāds stāsts par tiem elektromotoriņiem. Ir cilvēciņi, kas nopērk elektromotoriņu, un tas ir parasti elektromotors ir ražots amerikāņu tirgumu. Tur kaut kāds mistisks vads ir klāt. 8 AVG viņš saucās. 8 AVG Eiropas mērvienībās ir 8 kvadrātmilimetri. Tas ir vienīgais cipariņš, kas sakrīt Eiropai un Amerikai. 8 AVG ir 8 kvadrātmilimetri. Un Eiropā pat nav tāda standarta vadu, vispār neeksistē. Eiropā ir pieņemts 6 kvadrātmilimetri un 10 kvadrātmilimetri. Priekš šiem cilvēkiem speciāli man veikalā ir no Amerikas atvests tiešām amerikāņu vads, 8 kvadrātmilimetri, jo viņiem instrukcijā ir uzrakstīts, ka vajag to 8 AVG. Īstenībā tā nav. Īstenībā viņi var ņemt 10 kvadrātmilimetrus, to pašu Eiropas standartu, un taisīt sev tur kaut kādas schēmas. Bet kur ir problēmiņa? Šis 8 AVG, jeb 8 kvadrātmilimetri elektromotoram ir uz robežas uztaisīts. 600 vatīgam elektromotoram tā ir augšējā robeža. Un pagarināt to vadu, vēl pie viņa pieliekot 2-3 metrus, vispār kategoriski nedrīkst. Ja? Kas ir jādara? Ir jāmaina viss šis vads. Ir jāskrūvē vaļā elektromotors, ja jums vajag garu to vadu, tā kā tavā gadījumā tur 5 metri pieņemsim, ja? Ir jāskrūvē vaļā motors un pilnībā būs jāatlodē un jānomaina šis vads. Jāskatās pēc tabulas, vai tie būs 10 kvadrātmilimetri vai pat 16, ja tur lielāks tas attālums. Ja? Tagad daudz cilvēks teiks, es tev nepiekrītu, man strādā. Strādā, zin kāpēc? Strādā tāpēc, ka netiek tas motors uzgriezts uz pilniem apgriezieniem. Viņš nepatērē pilnu jaudu. Ja jūs braukājat uz pusi jaudu, protams, ka jūs varat arī ar 8 iztikt. Ja? Bet, ja mēs viņu gribam uztaisīt tā, ka viņš uz pilnu jaudu tagad būs tas 5-6 metrīgais vads, viss vads būs jānomaina. Ja mēs runājam par kaut kādām nopietnākām laivām, tad lūdzu ņemiet vērā, ka cilvēkiem mēdz būt arī nopietnākas laivas, arī 12 metri un 16 metri. Ja? Un es jums varu pateikt, ka tādīs laivās mēs velkam 100 kvadrātmilimetru vadus un vēl lielākus un resnākus vadus. Ja? Cik ir 100? 50, tas ir 2 reizes. Resnāks par to. Un tur tiek lietoti nopietni masas slēdži, vispārējais ir ļoti nopietnas. Un kad cilvēks no Amerikas ir atvedis šādu laivu pa 10 000, kurā viss ir jāpārvelk, un ka viņš ierauga cenu tam pašam vadam un tam pašam masas slēdzim, ko viņš dara?
viņš sāk vilkt šos vadus stievākus cauri, un tur sākās brīnumi, ka kaut kas sāk nestrādāt, ja? Tāpēc vadu kalkulatoriem internetā ir tāds kalkulators, Omni kalkulators saucās. Vienmēr pirms jūs kaut ko darat, jūs atverat telefonā šo Omni kalkulatoru, ievadat savu strāvas stiprumu, ievadat, kas no kuram tur ir 12 vai 24 volti, ja? Ievadat garumu un jums iedos vada diametru kvadrātmilimetros pareizo, ja? Un lūdzu vienmēr velkam vadu resnāku nekā viņš jums iedod. Viņš jums iedos, piemēram, kā es tev teicu, cipariņu 37, un tas nozīmē, ka mēs nevelkam 35. Mēs velkam nākamo izmēru pēc standarta, tas mums ir 50. Ja? Tāpat vēl viens moments. Amerikāņu kalkulatoros ir sastopama baigā bēda. Nevis vada šķērsgriezums, bet vada kopējais diametrs ar visu apvalku. Ar visu apvalku, ja? Lūdzu, esiet uzmanīgi. Nekad mēs neizmantojam mūsu tehniskajiem aprēķiniem vada diametru ar apvalku. Mēs izmantojam paša vada šķērsgriezumu iekšēju. Ja? Un tikai pēc tā mēs vadamies ar saviem aprēķiniem. Lai nebūtu nodegušas laivas, lai nebūtu sabojātas elektroiekārtas, ja? Lūdzu, ņemiet vērā. Es ļoti bieži saskaros ar to, kad ir kaut kādi vadi nopirkti traktoru veikalos, kas nav valvotie. Vēl jau vairāk ir vadi no celtniecības veikaliem. Cietie? Nē, ir redzēt arī cietie. Saproti, trakākais, ka ir nopirkt kaut kādi audio vadi, kas ir taisīti no kaut kāda tik briesmīga materiāla, ka, teiksim, kvadrātmilimetra vads, pēc 2 gadiem viņa iekšā tur nav, tas ir pārvērties par kaut kādu pulveri, ja, uz laivas. Es pats esmu savā jaunībā iekritis ar šiem lētajiem audio vadiem. Ja? Tiem parasti caurspīdīgs apvalks, ja, sarkans, zils. Ne caurspīdīgais apvalks. Tie vēl ir ok daudz maz, bet ir tieši tādi smuki sarkani melni, tievi vadiņi. Cilvēki pa lētu naudiņu viņus sapērkās un pēc tam tur sākās brīnumi. Cilvēks atbrauc un saka, ko tu man stāsties, pagājuši gadu uzliku jaunu vadu, šogad man pavasarī nestrādā nekas. Kuršos pat var dabūt, man liekas, sarkans ar melni iet kopā uzreiz. Tie ir audio vadi, ja? Bet saproti, pērkot ir jāskatās, kur tu pērc un ko tu pērc. Ja? Nevar vienkārši ņemt jebkuru vadu, kas man vienkārši bija tuvākajā veikalā, tā kā Aleks pie jums tas ir pieņemts saldo. Ka jūs vienkārši tuvākā veikalā kaut ko pagrābiet, ja? Kaut ko ielejat, kaut ko pieskrūvējat, un pēc tam tad sākam mēs te mēnešiem risināt, kas kur ir sadarīts un kā to tagad salabot. Ja? Tas gan, jā. Tātad par vadiem jūs sapratat, ir forši vadi, alvoti, diezgan rekumīksti, ja? Visa veida diametri līdz 50 kvadrātmilimetriem mēs turam uz vietas viņus, jā. Jūsu uzdevums ir pareizi sarēķināt vada diametru. Un viss? Un viss? Kāda bija tā programmiņa? Omni kalkulātora. Omni kalkulātora. Es pierakstīšu apakšā, pielikšu te video kur te šitie apakšā. Omni kalkulātora. Parādīšu, kur viņi tādu var dabūt. Pieliksim apstorā. Ideja es tev varu pateikt. Tikai katrs 10. cilvēks man nāk ar konkrētajiem parametriem. Pārējie 9 vienkārši uz aci. Masas slēdzis uz aci, drošinātāji uz aci, vada diametrs uz aci. Bet rekur tev arī ir tie drošinātāji. Rekur. Man šis ir. Ne, tas sarkanais. Redzi? Tie, kas ir vadā iekšā. Ot, man tādi ir salikt visur drošinātāji. Šie parastie drošinātāji, jā, te. Bet, diemžēl, man viņš ir, es teicu, uz 70, tu saproti izmēru. Viņš ir kādas 10, iedomājies šito 10 reizes lielāku. Jā. Tāds man elektromotoram. Bet viņš ir, šitais arī nekādu vainu viņu var likt, jā, eholotiem, piemēram. Arī šādus var likt, tas mums ietaupa naudu. Neērtība ir tāda, ka tas ir parastais autodrošinātājs, kurš
Nu, ja viņš ir izsis, tad tev visas šīs detaļas jāatver vaļā vāciņi, visi jāpārbauda. Ja? Un katram jāpiekarina uzrakstīns klāt. Kam tas ir? Jā, un, protams, rēķinam viņa maksimālo caurlaidību. Šī gadījumā tu te nevari ielikt... Te, man liekas, lielākais 20. Jā, te nevar likt 40, jo mums ir tievs vats šeit klāt. Ja? Šeit ir... Tā pati tēma drošinātāji un vadi, piemēram, šīm kārbiņām, ja? Šīm kārbiņām, kurās var saspraut šos pašus drošinātājus masveidā. Konkrēti šeit 12 gabalus, te ir plus, te ir mīnus, ja? Super sadalst kārbiņas, bet ir, dārgie mani, te arī ir niansītas. Te ir instrukcijā, viņiem ir uzrakstīts, cik ir maksimālā strāva uz visu kasti un cik ir uz vienu skrūvīti. Un jūs nevarat tagad man maukt, tagad davai 6,40 iekšā. Nē. Jā, tad būs pa... Kastītes dārgas, ērtas, foršas. Ļoti daudz cilvēku izvēlas šīs kastītes, bet vienmēr atcerieties, nepārforsējam. Ņemam vērā to, kas ir rakstīts instrukcijā. Bet man bija arī par tiem drošinātājiem runājot, kur slēdži visādi, ja? Viņi bija padārgi. Man arī šitāds slēdži ir 100 eiro maksāja tas panelīts ar slēdžiem, bet tur jau iekšā man ir arī drošinātāji. Jā, tur stāv automātiskie drošinātāji. Panelīšiem šiem viena nelaime ir tāda, ka tie drošinātāji parasti tur ir kaut kādi, pieņemsim, 10 ampērīgie iekšā. Lielākai daļai gadījumu tas pietiek, bet ja ir kaut kāds patērētājs lielāks par tiem 10 ampēri, 10 x 12, 120 vatiem, ja, tad vai no šis drošinātājs ir jānomaina, te kaut kādi varianti arī atsevišķi kaut kur mums ir. Viņu var tikai to vienu spēcīgāk ielikt, ja? Tā panelītī, ja tur viens ir uz kaut kādu. Bet rēķinamies ar citu. Slēdzīts parasti ir līdz 16 ampēriem, ja? Tā kā mēs te varētu maksimums sliktākajā gadījumā ielikt 15 ampēru drošinātāju, ja? Nu, bet slēdzīšas jau tāpatās, mēs tomēr apgaismojam vai punkti. Jā, mēs tagad it kā runājam, cilvēkiem liekas aizsmieklīgi, bet es saku, ir visādi audiofīli, ir LED prožektoru fanāti, ja, kuriem vajadzētu rokas noraut ar šiem LED prožektoru spīdināšanu naktī, ja. Tas ir cits jautājums, jā, bet... Tur es atvainojos LED prožektors 150 vati, kur viņš piemauc pie šitā drošinātājiem, protams, viņu momentā šauj ārā, ja. Nu jā. Tāpēc vienmēr vienkārši rēķinām. Te ir vienkārši matemātika, tās nav nekāda ķīnas ābece. Volti reiz ampēri ir vienāds ar vatiem. Viss, vairāk mums baigi daudz nekas nav jāzina. Tālāk mums ir jāzina, cik ir 1 metrs un kā Omni kalkulatorā sarēķinātu vadu. Ja mēs varam izdarīt šos vienkāršos aprēķinus, tādā brīdī mēs varam sākt savai laivai kaut ko darīt ar vadiem. Ja? Protams, ja mēs vēl atšķiram sarkano no melnā vada. To vajadzētu atšķirt. Jā, ne visiem ir lēmts, bet šis ir pats minimums, lai vispār sāktu kaut ko darīt. Ja? Pats minimums. Tālāk, ja mēs pieskaramies mūsdienu tehnoloģijām, kaut kādām modernām, kā piemēram 3-fāzu benzīna sūknīšiem jaunajos mūsu motoros, tad tas ir pavisam kaut kas cits, jā. Tur sākās jau cita opera. Labs. Māri, esam pie tevis tajā galvenajā darbnīcā. Tur bija tikai tāda tā kā nolaktaviņa, ja? Smuki. Tev arī ir vevoriņš. Tur tas sildītājs ir vevoriņš, bet, lai vispār uzdabūtu to siltumu, tu ar šitādu kurini, ja? Jā. Un nekāda vaina, un tagad ir izkūries, bet
siltums ir nesalīdzināms, kā nāk tomēr no Vevoriņa un kā nāk no buržuikas. Viņa bija apkrāmēta ar ķieģeļiem, lai ilgāk turētu to siltumu, bet uz šo brīdi nav vajadzīgs. Bet tā arī bija, ka turēja labāk. Jā, nu kā Tā kā cukmūrīts. tā masa sasilst un ilgāk to siltumu atdod. Un ar šķiedras darbiem ir tā, ka, ja tu metālu vari arī mīnusos griezt un darīt, tad šķiedrai tomēr ir tie minimālie, cik tu teici, tie grādiņi. 15 grādi, tas pats minimums. Šķiedra vai runāsim, pareizāk būtu kompozīta materiāli. Jā, šie ir un lai viņu laminētu, man arī šķiedrai bija tās temperatūras. Pasak lūdzu galveno starpību stikla šķiedrai, jo tā drēbe, aiziesim parādīt, kāds tas karbons, kad viņš vēl nav rekur, jā, tā drēbe ir arī šitādā pinumā, gan var Boutshopā pat var nopirkt stikla šķiedru šitā ten, jā. Rekuj bišķi savādāks, tas ir kāds izskatām, un šitais ir tas sidrabiņš, ko sauc tie saldu šķiedra arī. Bijaksāls, 45 grādos sapīti audumi kopā. Jā, un viņš ir šito, es pareizi sapratu, ka es savai laivai viņu plaknēs liku, lai arī nelokās. Pret vērti. No. Jā, lai nelokās, un arī vākam, ja es vākos, piemēram, ielaminēju iekšā, tas bišķiņ palīdzēs viņam, lai viņš ne... Vērpi viņš palīdz. Jā. Šie ir visi pret lietas. Kad viņš negrib locīties. Ir vērpe, Jā. ir lietas. Kā ir sapīts, tā viņš ir darba. Un tur tev ir stikls šķiedra. Un Parastais mats. 450 tā. Nē. Jā, 450. Nē, šit. Vai tad pasties, cik Nē, biezs? 800. Tā ir 800. Šitas arī 800. 450, 420 bijaksālis, arī 45 grādos. Sidrabiņš tur, jā. Nu šito viņi pa sidrabiņu sauc. Nu jā, kā kurā vietā sauc. Bet, Plānie mati. un kāda ir tad? Viņš ir vieglāks, tas karbons ir vieglāks. Nē, kā tu teici, vienkārši izturības ziņā viņš ir Nu, izturības 1 pret 5. Skata ziņā un... Viegluma ziņā. Viegluma ziņā, ja saliek uztais to pīrāgu, ko tu gribi no karbona, viņš būs vieglāks nekā no stikla šķiedras. Ja tu sataisi to stiprību, kādu tu gribi. Attiecīgi šito rulli, ja mēs tikpat daudz šķiedras rulli nosvērt, viņš tāpat būs šits vieglāks. Ja? Materiāls. Nu, ruļļa daudzumu tur jau var uztīt, cik gribās, bet uz teiksim, tikpat, jā. Rēķinot, tur dažādi ir. Šis ir 420 grami uz kvadrātmetru. Šeit ir 600 grami uz kvadrātmetru. Šeit ir mazāks pinums, jo ir blīvāk sapīti tie mati kopā. Šeit ir nedaudz tā kā... Šis būtu visneizturīgākais no šitiem, ja? Jā. Nu, parāda to. Šis ir citai vajadzībai domās. Šis ir citām vajadzībām. Nu jā, un vai kur ir... Un šito var, karboniņš, principā, daudzīt šitādi var pat ar koldu, tas nav saplēšams, ne? Viss ir saplēšams šajā dzīvē, bet tā, kad šeit ir viena kārta karbons 420 un divas kārtas stikla šķiedra. Viņš lokās, jā, bet tā, ka tu viņu paņem tur krīt salauz. Jā. Divas kārtas 420 matu, nē, bet rowing un mierīgi vairs tādu, es domāju, paņem un salauz. Un tu pirms tam strādāji ar stikla šķiedras laivas būvniecībā, un tad kas tev lika par to karbonu aizdomāties un tā? Kas bija tas? Vienā dienā ar sievu sēdējām, davai paši sāka būvēt laivas. Davai, kā to izdarīt? Aiziet kaut kur pastrādāt. Aizgāju uz vienu kompāniju, pastrādāju, paskatījos. Iemācījies kā? Kā saka, paosties veķus un tad lēnu gāzīti, kaut kā darbīt savu ņemos. Baigi, super. Bet šis te, ko mēs redzējām, arī tā ārpus laivai, un šis, cik gadi tev tas ir paņēmis zināšanas, visu iemācīties, cik gadi, mēs nerunāsim vispār par līdzekļiem, kas tur ir ielikti, bet gados, teiksim, cik gadi no idejas? No idejas kopā tad ir 5,5 gadi. Jau? Jā. Tīri strādājot šeit, 2. datumā aizgāja 5. gads. Tā kā 4 pilni gadi. Un tā kā tas ir tik dārgi, vienīgais, kas pašlaik mums bremzītes uzliek, tas tomēr ir tur līdzekļi, tas ir nenormāls kosmos, kas te tiek. Bet tu saki, kad ir cerība, ka pāris gadu laikā varbūt pat uz ūdens varēs jau viņu redzēt, ja? Cerība ir līdz vasarai to izdarīt. Šovasar jau? Cerība Tas gan. Un reku mums ir stikls šķiedrs, kā mēs teicām. Krēsls. Werner atvainojas, centos akurāti noņemt. Kā sanāca, tā sanāca. Mēs uzliksim jaunas polsterīšus. Tas nekas. Trafareti ir,
Tā mēs, diemžēl, mēs mēģinājām, tie kaut kāda līme bija līmēts klāt, bet te bija tāda cietāk līme pielīmēts. Un, nu, ko sāksim fīrēties? Ne, uzsils ir? Ķersimies klāt pie veidošanas. Sagatavosim, kā šo varētu nosaukt, modelis. Sagatavosim modeli priekš. Jā, aiziet. Kaut kā tā. Cīnamies jau gar krēsliem, bet mums tavs bračka pievienojies. Aigars. Čau. Šitajos copes Laurens aparātu apskatos, jūs šito čalu esat redzējuši. Bijām, tev vairāk tu ar alumīniju, ar tādām, lai viņam patīk ņemties, jā? Nē, tas ir tādām limās. Bračka par šķiedrām, es pa alumīniju, pa dzelžiem. Labais. Bet jums viss ir, bet es skatījos, ka tev bija arī tu video rādīji un, teiksim, arī visas tās alumīnija laivas, ko tu taisīji, tur visi tie runduki. Tomēr ūdens izturīga visām tām kaņķikiem apkārt. Mēs pat paredzēju, kad augšas vākam pēdējām versijām augšas vākam ir speciāla gumiņa, uz kuras atbalstās. Tas ir, kad tu taisi ciet vāku, lai viņš neskar. Jā. Un uz visām šitām kantēm, kas rundukiem te nāk, tās ūdens kantes, tur virsū vienmēr ir gumiņa virsū. Tāda smuka apaļas atrad Rīgā arī vienā kantorī tirgo, baigi labi. Nā, ko var uzlikt? Pēdējām laivām tu vienkārši viņu uzliec pa perimetru, salīmē smuki, un tur vispār nekāds ūdens nekad netiek iekšā. Bumba. Vienīgais ar cirki saskāros, ka diezgan tomēr vajag daudz caurumus taisīt, kur tam ūdenim noticēt. Vecais rokas. Rekur, jā, vecais variants. Viņam šitai vietā verās gumiju virsū. Jā. Tāda apaļa smuka, tā, kas ar vāku. Jā. It kā, un arī noblīvē pie viena. Un vāks iet te gar kantīti, un viņam arī gumiņa tāda virsū. Vienīgi sanāca, ka daudz jātaisa trubiņas novadīt ūdeni nost. Nu, tas nekas. Gāžas pāri reizēm. Jā, pat. Tā kā tā ir, lietus gāzes gadās tādas, ka aiziet pāri. Jā. Tā kā tur neko nevar izdarīt, bet runduki savs vienalga paliek, baigā lieta. Nē, tā kā, zin kā, vienkārši tādā ziņā, ka te nav nekāda pašdarbība, te var redzēt, ka čaļu līmenī to. Cik gadu pieredzi tev ar laivām? Kopš progresa, manuprāt, tas jau ir daudz. Tie ir tur. Nē, sākās visa trakeri, kā viņi izjaucām tu līdz ņitkai, 4 reizes sakniedējām atpakaļ, pat cik vecs, ka zeme tā laiva. Es par šodien ar viņu vēl nesājos. Nekāda vaina? 33 gadu laivai. Nopietni? Nē, 35. 91. gadu laivai. 35 gadi un jūs viņu atkal... Tas, uz kuram tas lielais Laurens tas uzraksts, viņai 30, cik tur tie gadi. Nopietni, dabīgi, ka Vilnī ar viņu ziepes... Pieliksim bildi, parādīsim, cik smuklā ir jau. Vilnī dabīgi, ka viņai plakanta apakš, kā ir tas oldschoolīgās. Viņa sik diezgan stipri. Es zinu, kā ir plakanta laist. Tu pats ielikā amortizators no Janķeļa šitam nolūdam. Tā kā, tur ir tā, ka ir savi plusi, bet... No otras puses man viņa ērtakal baigi copēja. Man tur 2 vietas kruķiem ir un tā. Es viņu tā kā priekš sevis esmu salicis tā, kā man vajag. Un ko tu saki par šito? Gaidu. Jā, bet tas ir kosmos, ne? Cik ir bračka tev ielicis te vienkārši? Cik tie gadi ir pagājuši? Es biju, zin kā, redzējis. Es redzēju bildēs pirms tam šito. Šito te mēs redzēju. Man sūtīja bildes un video, bet dzīvē, kad to redz. Kā, manējā apakš jau ir pie manis, tu redzēji? Jā. Angārā stāvēt. Vienkārši skaisti. Es domāju, tur... Bet tu redzēji arī, cik tur stāvēja neveiksmīgās. 4 bija vēl. 4 ir neveiksmīgās. Un šitas ir pirmais no augšas, kuru nevarēja... Nē, otrais no augšas, jā. Jo pirmo nevarēja īsti dabūt ārā. Un Spečuk arī saka, ka tur kaut kādas 10 vajag dabūt tās formas ārā, un tad aiziet, viss labi. Tā kā tas ir normāli. Kādas 10, vienīgi tas, ka tas ir karbons, tie ir visi tur devensili, visi dārgie materiāli, tur, kad viņš pābiezojot vaļā. Tā kā, tur tā, bet, ja tu gribi uztaisīt Rolls Royce... Nē, te patiešām, jā, šitais ir, tas jau nav pat smieklīgi. Vēl kā mēs tur projektējām tos stiklus, tas vispār bija pasākums. Tos mēs, viņš te... Jau iefilmēja? Jā, ka mēs tur kaut kādu, ka bišķiņ lētāk kaut ko taisīs, jo 800 pa stikli bišķi pa dulmē. Bet, ja nevar sasist. Tikai tev nepatīkot, Māris jau teica, tev nepatīkot šitas raksts, jā? Nē, ja visa laiva būtu tāda, es jau sāku piekrist. Tādā ziņā. Kā manējā jau ir uzlaminēta jau rūtiņā. Bet es nesapratu. Māri, tu man rādīji pirms tam vienā šitajā ķīlis bija gatavai laivai, ķīlis bija šitādiem salikts. Tā bija, kas apsnigusi. Es sapratu, ka tā ir tā, kas tev stāv tur iekšā, bet tāpēc es meklēju, es staigāju apkārt. Tā ir šitā, tā kā šitāds raksts ir.
Nu jā, un pie šitā raksta gribās tādu, bet nevar man vēl uztaisīt. Tur var galu dabūt vienkārši. Baigā tēma, veči, es te jūtos tā kā baigā ekskursijā. Riktīgi. Ko mēs tagad darām? Mēs bišķiņ noņēmām, tam vākam noslīpējam, nevis vākam, bet beņķim noslīpējām maliņu. Man vēl manēja, es jau te smējos, es saku, es mājās, garāžā, tā iztos savus. Mārim atsūtu, saka, es esmu nočakarējies ar saviem 2 vākiem. Man jau ir apnicis baigi un ko. Es atbraucu šitien un ieraugu to, ka mani vāki tāds pupels. Ko es esmu nočakarējies, ja te bija, pagad te tie logrādi varēja parādīt, jā, cik te viņi ir. Ārprāts, tas ir no karboniņa, šitās visas detaļiņas un šitas, piedošana, un šitas speciāli vienkārši sasists, jā? Jā, nē, kad ņēma ārā, viņš ieplīsa, un tad mēs pa viņu metām ar ķieģeļiem un visu to mēģinājām. Pagad, šitais ir tas rūdītais. Nē, tripleks. Nu, šitas ir tas dubultais, tā kā tas dārgais, jā? Jā, 2 parastie stikli salīmēti kopā, zem liela spiediena, tikai viņi ir izliekti jau. Un, ko jūs, veči, ko pirms tam teica, tos stiklus izrādās, ka arī pa tik lielu izmaksu 800, jā? Tomēr 2 vienādus, rādījusos perfekti vienādus nevar uztaisīt. Nu, tur mazas nobīšķis, nav traki, nav kritiski. Bet šā vai tā, ja tu gribētu gatavu, kā Māris teica, gatavu gumiju jau, ka iekšā? Tā fiška, ka kā jebkurā lietā, ja tu taisi vienu lietu, Jā. vienreiz, kā sanāc, tā sanāc. Ja tu palaid līnijā, tas tā kā man ražotne arī, tu palaid kaut kādu detaļu pēc 3. lējuma, piemēram, jau tu zini, kad ir, tur burbulīts būs, tu jau novērs. Tas pats ar stikliem ir. Un, kad tu piešaujies, tas gan. Tālāk jau viņi aiziet, kā jebkurā rūpnīcā. Es gribēju, ar ko tu nodarbojies, bišķiņ tā kā papilmēt, bet es domāju, es neesmu prasījis atļauju, tāpēc es nefilmēju, bet jā, Aigars nodarbojās ar, kas ir pilīs, visi tie ornamenti un viss tāds vienkārši fantastika. Varbūt kādreiz sarunāsim, vienkārši atbraukt, vienkārši ekskursijā nofilmēt. Iekārtošu darbnīcu. Vēčī, tur tās darbnīcas, tur tas ir kādas ir telpas, tādas viņas ir, un tur pilnīgi galvenais ir paskaties, vienalga kādas ir telpas. Tur uz tā, es jau teicu, tas skapis arī ir, tas ir arī riktīgs Latvijas laika, izskatās gandrīz tāds. Un šitos tagad ielīmē iekšā to plastelīnu. Salieku plastelīnu, lai tad, kad mēs liksim šī maisā plēvē iekšā, lai viņš neplēš malks. Tas ir tikai tāds, lai pieturētu plēvi. Bet mēs liksim plēvē iekšā, jo tā visa karbona līmēšana mums notiek ar vakumā. Jā, šis skaitās tas vakuma bēgings, vai kā jāsauc, kad sametrina audumus, ieliek maisā iekšā un uztaisa vakumu. Tas saspiež visas kārtas kopā, daļai lieko gaisu dabūna ārā. Attiecība vienlaikus. Būs interesanti. Katrā ziņā prom neslēdzat. Turpinām, būs interesanti.